Rīgā visi viens otram besī, sevišķi veljokurjeri. Velokurjeri brauc pa brīvības ielu. Visiem autovadītājiem viņi besī. Ir pat filmu Bet 3 dienas Valmierā, tāda draudzīga atmosfēra. 3 dienas Valmierā, velokurjeru svētki. 3 dienas Valmierā, kino pedālī galvenajā lomā. Ir 2 litrene velokurjera somā. Paldies. Liels jums paldies. Gribu uztaisīt manam vlogam atvēršanās to ekrānu. Un tā kā, gribu uztaisīt tā kā, sveiki, mēs esam Valmierā. Nē, es gribu, lai tu to pasaki. Es tev varu pateikt, ko tu gribi tā kā, labi, jā. Tu pasaki, mēs esam... Tā kā nopietnos? Tu vlogo, tu izvēlēsi, kā tu vēlēsi sev prezentēt. Tas ir vlogs. Tas ir... Sorry, jā. Pamēģini vienkārši. Vlogs video formātā? Jā, lūdzu. Kas man jādara? Jau ieraksta, visu laiku filmē. Jā. Ok. Nē, es to nevaru, tev ir jātur, tad es varu tā kā ietur. Ok, labi. Mēģini. Tātad, mēs tikko ieradāmies Valmierā. Nav ne jausmas, ar ko salīdzināt šo pilsētu. Autobus bija diezgan pilns, karsti. Kā jau parasti autobusos. Dāvids nedaudz krīt nerviem. Liena pārāk ātri iet. Artūrs, ja viņu sauc Artūrs, tad pagaidām man vēl netraucē. Tas ir vēl stingrīgs. Roberts. Pagaidām vēl ir ok. Šobrīd mēs ejam pāri kaut kādam Valmieras tiltam. Katru reizi, kas kādam iedod, viņiem sanāk labāk nekā man. Es nezinu, kāpēc. Varbūt man tā šķiet, bet man liekas, ka tā reāli ir. Ka jebkuram sanāk labāk nekā man šo darīt. Bet tātad ideja tāda, mēs esam ieradušies visi 4 uz festivālu Kinopedāls. 3 dienu garumā, 5. sestdienas svētdiena, 5. 6. 7. maijs. Mēs veidosim video priekš projektu, jo mēs esam atsūtīti visi 4 pret mūsu gribu. Vēlos veidot šo video tieši, kas ir tā kā aizskadri tam, jo te es tā kā varu teikt un mēs varam darīt, ko gribam. Visas sajūtas veidot. Un tā kā mums nav no kā jākaunās, un mums nav pēc tam montāžā jāizgriež kaut kas ārā, jo kādam tas nepatīk. Mēs tā kā paši šajā vlogā mēs esam paši sev priekšnieki. Es daru, ko es gribu, man nekādu priekšnieku nav. Pāri jāsaskanēt olas. Es daru, ko es gribu. Es braucu gar Ausakļa ielu. Taisnīgi braucu, Jā. Varēsiet pateikt, ka būs Ausakļa iela, jo mēs vispār nezinām. Man ir ritenis, es varēšu un ies aizmugurē. Labi, paldies jums. Jā, varbūt. Nu, tā teica, ka nežēl. Bet skaidrs vien, ka mums viesnīcā? Jā, Mums teica. Ausakļa iela, Es vai ne? ļoti ceru, ka tā ir. Nē, Ausakļa iela nav. Šī ir Vaidavas iela, tad tā noteikti ir viesnīca līdz zema. Lielās ielas izstās tā kā pa šito, tā kā pa Jā, tāpēc tejienu. šito ieliņu atpakaļ, un tad mums jāpagriež tā kā ir tā kreisi. Uz lielās ielas tur mēs vairs nevēlam. Labi, super, liels jums paldies. Paldies. Jauka jums diena. Paldies jums arī. Artūr, ātri Stavkas. Šitā ir mūsu vieta vai nav? Jā, Yes. dienestu viesnīca rakstīts. Pag, ko? Durvīm ir kods, es saku. Kāds zina kodu? Kā tev šķiet? 9010 1001. 4 nulles. Pagaidi. Nevajadzēja spiest. Un mēs esam pie dienestu viesnīcas ieejas, un te ir tā kā jūsu tālruņa numuriņš parādīts, bet mēs tā kā netiekam iekšā. Labi, paldies. 15-20 minūtes. Ārā ir karsts! Ārā ir karsts! Laids lūgti mūsu mājās uz 3 dienām. Svētdien mēs no teica izvācamies. Mums ir 2 istabiņas, viena mums un var dzirdēt fonu skaņas no Vaitiņa istabas. Karāsies? Kas karāsies? Šitas tēdies turēs? Šitā. Nu labi, pagaidām turās.
Pastieties uz to setup un pastieties uz manējo. Var redzēt, kāda man tā kameriņa izstās? Wow! Tik. Labi, viņš tā kā viņam tā jābūt? Viņš nav vēl nostabilizēts. Bet tik kruta. Kruta, jā. Nevajag viņu filmēt, viņu var vienkārši nofotografēt un rādīt kā mākslas darbu. Viņš tāpat skaisti izskatās, jā. Jā. Tikai tev video tikko reāli. Tagad mēs ejam pakaļ, viņiem arī visiem riteņus vajag. Tā kā izdomājam, ka nav forši, ka man tikai. Mums taču vajag? Riteņus vajag. Tev jāpasaka kruta montāža un jāuzsit knipis. Kruta montāža un knipis? Jā. Kruta montāža. Kur tās stūrītas? Kurēt tad stūrītās? Jūs tā kā visi, riktīgi pēkšņi reāli, tā kā braucat. Pēkšņi braucam? Pēkšņi braucat. Viss ok? Forši krekliņš? Jā. Forši mūzika. Jā. Labi, mēs tagad esam brendoti, parādi krekliņu. Es varu parādīt krekliņu. Labi, parādi krekliņu. Pagaid, tev var muguru redzēt? Mēs varam. Labi, tad nevar izlasīt. Man arī krekliņš. Mums ir forši riči, patīk tā krāsa. Mēs esam gatavi. Let's go! Ok. Filmējam to tīzeru, manuprāt, vai ne? Un tur būs tas fons, tā būda un kaut kas vēl. Pagaidiet, es aizskriešu nofilmēt to čalu. Es tulīt būšu. Foršs Latvijas karodziņu vēl tā. Ar hoķiem rītdienē. Jū, rītīgi stilīgi. Un tev priekšā telefons. Tu vispār, tu hoķi skaties tur un... Hoķi skatos, brauc vēl. Tev pagrieziena rādītājs nav vēl? Tas būs nākotnē. Pagaidām tikai brīdini, ka es kaut kur nonākšu ar kaut kādu blīdu. Šīs ir labs dāmas. Tādu var braukt, man liekas, mierīgi no Jelgavas uz Rīgu. Viņam pat ir taurīte un stikliņi sānos. Bet viņam nav tāds kameras stabilizators kā tev. Tas viņam trūkst, tas tiešām viņam trūkst. Loģiski. Moški noņem zūmu nost. Un tad varēšu nolikt šita. Tev jau... Wow. Labi, mēģinam. Izskatās labi. Aiziet! Pa vidu. Es neatradu vietu uz krēsla. Esmu brīvs. Mans atstāvis. Esmu brīvs čalis. Taisu stulbus video. Nemāku filmēt. Viņš pa nopietno paķers bija. Atbraucu uz kino pasauli. Sameklēt draugus. Liekas īstenībā, ka rēcīgi īstenībā mājās raudāšu pēc tā. Viņi to nedomāja nopietni. Viņi to nedomāja. Domāju. Es nezinu, kas līdz tam noveda. Kādas kļūdas. Tava attieksme, David. Tava attieksme. Tavu seju. Tavu seju es gribēju. Tavu seju. Kas arī apkārt no mājām klausās nākot, skatoties kino. Nu tā, jā. Mēs varētu, manuprāt, būt super, kad no šejienes, un tad varētu redzēt, ka tur fonā visi tie cilvēki un ritīgi kustība un ritīgi super pasākums. Lai būtu interesanti cilvēkiem, kāpēc braukt ar velosipēdu un lai arī velosipēdu braukšana radītu kaut kādu jaunu informāciju, ko viņi iegūst un lai tā ir festivālīga sajūta. Ar riteni, vai arī gribat noklausīties interesants stāsts par velosipēdiem, vai arī abi kopā, tad ir 2 dienas. Tātad vai nu 1 vai 2 dienas.
Labi, paldies jums. Planku vietu parasti. Jū, labi. Labi. Pirms jūs aiziet, mēs varam sarunāt īsu interviju ar jums tieši. Mēs tā kā saorganizējām, jo mums tur gaismiņas iekšā, mūzika klusāk pagriezt. Mūsu uzdevums ir prezentēt šo pasākumu pēc iespējas labāk, un kas gan var būt labāks kā intervija ar filmas režisoru. Jā, var. Saki, kā to kamerā freimojās. Mēs filmējam dzīvi uz šī veloceliņa. Uzsit knipi ātri. Nevaru! Uzsit knipi! Ko domā par to, ka Dāvids par spīti visam tomēr savijās drosmanīgā iekšā? Viņš ir baigies malacis, ja mēs beigos sūdas nevarējām tikko. Viss slikti. Nu jā, tur jau tā lieta. Tad Artur. Kā un kad tas notika un kāpēc es tikko braucu vēl kilometru atpakaļ uz Statoilu? Nu tā tad notika tā, ka es braucu ar savu riteni, es apstājos un es dzirdu tāds pššš. Un tad es jūtu, ka baigies sūdi ir. Un tad kamera tukša. Un tad pēkšņi skatos kamera tukša. Nu jā, un tagad ierakstam to, ka kamera tukša. Un drīz viņu mainīsim droši vien. Tā, kad mēs piebraucām, mēs tā kā viņu pārsprāgti patām, un te bija velokurjeri. Un baigas foršs čaļs, starp citu. Man teica, mēs palīdzēsim nomainīt, tikai aizbrauciet uz staķiku pēc kameras. Kā es varu palīdzēt? Nu jāsaka, tāpat mums ir paveicies, vai ne? Īstenībā. Paveicies, jā. Jo, ja mēs būtu aizbraukuši tālāk, mums vēl mūsu mājas vietas vēl 5 km. Cik ir pulkstens? Pareizs laiks ir 10:12. Un mums vēl jāmontē ir priekš tīzers, kāpēc mēs esam atbraukuši šeit. Meklē caurumu, jā? Es taustu kaut kur kādreiz paliek stikls iekšā vai kaut kas, kas vienkārši, liekot jaunu kameru, Atkal pārsprāgs uzreiz. Jā. Pulkstens ir 4:46. Es nemaloju nopietni. Es vēl neesmu gulējis ne minūti. Viņš gan ir, bet tikai dažas. Arī nesen nolikās, jo mums ir uzdevums uztaisīt šodien mazu filmiņu par to, ka tieši pa pirmo dienu un obligāti jāpublicē jau no rīta. Tagad šits pārtrūka mums vēl notika labais. To riepas attaisīja un brauc, un pēc tam pusceļā viņu vēlreiz pārsprāga. Un tad vēlreiz tā kā taisīja, bet nesataisīja līdz galam, jo viņa vēlreiz, tagad viņa ir caura. Es ceru, ka tu nedusmosies, ka es tev filmēju, ka tu būtu. Bet kas ir interesants fakts, ka ir jau faktiski rīts. Kā šodien esam reāli pārguruši un tagad ir pēdējais mirklis, ka mums jāsāk kustēties.